Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, viņš vaicāja saviem mācekļiem un sacīja: ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot? Un viņi atbildēja: citi saka, Jānis Kristītājs, citi Elija, vēl citi Jeremija, vai vēl kāds no praviešiem. Bet viņš uz tiem sacīja: bet ko tad jūs par mani sakāt? Kas es esmu? Tad Simons Pēters atbildēja un sacīja: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus atbildēja viņam sacīja: svētīgs tu esi Simoni, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un es tev saku, tu esi Pēters. Un uz šās klinces es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Un ko tu virs zemes siesi, tas būs siets arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Amen. Lūksim. Mēs tev slavējam un tev pateicamies, mīļais Kungs Kristu, ka tu esi tas, kurš esi mūsu ticības pamats, uz kā mēs varam būvēt savu pārliecību un savu ticību. Mēs pateicamies, ka mēs drīkstam tevi pazīt kā savu glābēju un kungu, un mēs arī pateicamies, ka šodien mēs varam svinēt ticības atjaunošanas svētkus, jeb reformācijas dienu, un lūdzam, lai tu pats ar savu svēto garu mūs dari gudrus, un lai augļi, ko tavs vārds izraisa, mūsu dzīvē var nest svētību. Āmen. Varam apsēsties. Šodien mēs esam reformācijas svētkos. Un ar ko reformācijas svētki ir īpaši, varbūt pirmajā brīdī tas jautājums ir par šo ļoti personīgo, ļoti privāto un skaidro jautājumu, ko tev nozīmē Jēzus? Kas tev ir Jēzus? Jo redzat to situāciju, kurā Jēzus ir kopā ar mācekļiem, un viņš uzdod šo jautājumu: ko jūs par mani sakiet? Tā kā iesim un skatīsimies, ko Dieva vārds saka. Tātad, vispirms mēs lasām par to, ka Jēzus tagad ar mācekļiem ir nonācis Filipa Cezarejas pilsētas robežās. Tā bija savā laikā galvaspilsēta. Tātad, tā bija galvaspilsēta Palestīnai, un tajā atradās, tā varētu teikt, tāds Romas impērijas viens no tādiem centriem. Tie, kas bijāt pagājušo reizi baznīcā un pēc tam palikāt, jūs redzējāt arī, cik tā bija grezna pilsēta, vēl drupas, ko mēs varējām redzēt foto uzņēmumā. Un tur arī bija tāda statuete no marmora, izveidota granītā statuete, kura bija nolikta goda vietā. Un cilvēki gāja garām šai statuetē, viņi pienesa savu godu, savu klanīšanos, vai reizi gadā visiem arī bija jāizdara tā saucamā upurēšana, kvēpinot kam? Ķeizaram. Ķeizars tika uzskatīts par Dieva vietnieku, jeb tādu pusdievu, jeb Dieva dēlu. Un tagad tā situācija ir tāda, lai mēs labāk saprastu to spriedzes momentu. Jēzus ar mācekļiem pienāca pie pilsētas, kur ir uzrakstīts, ka imperators tāds un tāds ir visuvarenā Dieva dēls. Respektīvi tiek pateikts, ka imperators ir tas, kurš ir tā saucamais augstais priesteris, jeb tilts starp Dievu un cilvēkiem. Un tas ir fons, ko es domāju ļoti būtu labi uzskatām redzēt, ka Jēzus varētu rādīt uz šo uzrakstu, kur ir rakstīts, ka lūk, imperators ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, ka viņš varētu jautāt, un ko tad cilvēki par mani saka? Jo mēs zinām to, tagad mēs zinām, bet tā laikā tas bija cilvēkiem vēl neskaidrs, kas tad ir Jēzus, kas tad ir šis, kas atnāk un kaut ko sludina, kas tad viņš ir, kas uzdodās par
to ar autoritāti, ka viņš var runāt Dieva vārdā, kas tad viņš ir tāds. Un to tad mēs skatoties varam redzēt, ka šeit ir jautājums, ko tad nozīmē Jēzus tad un ko nozīmē Jēzus tagad. Un reformācijas svētki jau nav nekas vairāk kā, un arī nekas mazāk, kā atgriešanās atpakaļ pie Kristus, kā pie šī vienīgā pamata, un es teiktu arī tilta, kas savieno mani kā cilvēku ar visvareno un svēto Dievu. Un šajā gadījumā, ja mēs skatāmies, tad pats šis vārds reformācija ir tas, ko jūs jau zinat, ko es tagad darīšu, vai ne? Jūs zinat, tad, kad es paņemu vienu labu lapiņu, kur ir ļoti tāda glīta. Jūs zinat, ko es darīšu tagad, ja? Es viņu deformēju. Ja? Tas to es esmu kādreiz jau rādījis. Es viņu deformēju, bet nekad nav par ļaunu to vienreiz nodemonstrēt atkal un atkal. Jo deformācija ir tas, ko es esmu tagad izdarījis ar šo lapiņu. Bet vārds reformācija, tas nozīmē, ka atpakaļ pie sākotnējās un pazaudētās formas un pie pazaudētās vērtības. Un šī gadījumā, ja mēs svinam reformācijas svētkus, mēs svinam tieši to, ka tas, kas ir deformēts, tas, kas ir sašķobījies cilvēku prātos, cilvēku pieredzēs, cilvēku uzskatos, cilvēku maldos, visādās maldu mācībās, tam visam ir jābūt kā tādam deformētam, bet jābūt ir atpakaļ atgrieztam. Kas tad ir mūsu drošības pamats, kas ir mūsu identitātes pamats, kas ir mūsu pamats vispār mūsu dzīvei un dzīvībai, kā šeit, tā arī domājot par mūžīgo dzīvību. Un šajā gadījumā Jēzus, zinot, ka tas ir tik ļoti svarīgi viņam, pārējiem cilvēkiem arī saprast par viņu, viņš tad jautā, ko tad cilvēks saka? Un tad tie mācekļi saka, ja mēs tā lasām rakstos, viņi saka tā, citi saka, ka tu esi Jānis Kristītājs. Tātad Jānis Kristītājs, kas ir ļoti īpaša persona. Tātad tas būtu pat kā pagodinājums vienam nezināmam sludinātājam, vienam Jēzum, kas staigā apkārt, pagodinājums, ja viņu nosaukt par Jānu Kristītāju, kur jau tautā jau pazina. Citi saka, tu esot Ēlija, tad viens no tiem slavenajiem praviešiem, kas atnācis atkal atpakaļ. Citi saka, ka tu esi Jeremija vai kāds cits no praviešiem. Tātad visas labas lietas tiek minētas. Tāpat arī tagad varētu teikt, ja jums jautā, jūs jautāt cilvēkiem, ko tad jūs sakat, kas ir Jēzus? Jūs iziet tagad ārā un jūs tagad jautāt, kas ir Jēzus? Ko parasti atbildētu? Kā? Dievdēls tu teikt, ja? Tu domā, ka tik daudz teikt pateikt Dievdēls? Varbūt. Bet es pieļauju, ka vairāk teikt, viņš ir labs cilvēks. Ziemassvētku iemesls. Tāds labs cilvēks, kurš tā kā labu kārtīgu dzīvi nodzīvojas. Citi teiktu, viņš ir skolotājs. Mācīja, kā jādzīvo. Citi teiktu, jā, Dievdēls. Bet tādā formā, ka viņš jau nav Dievs, viņš ir tikai kaut kāds dēls Dievam. Būtu dažādi. Būtu dažādi šīs atbildes, ko teiktu. Un tāpēc Jēzus tā vietā, lai iedziļinātos, ko cilvēki visapkārt runā par viņu, viņš jautā tev personīgi. Viņš saka, ko jūs par mani sakāt? Viņš saka tiem mācekļiem, ko tu par mani saki, kas es tev esmu? Tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums, tāpēc, ka Luters arī to teica, ka Jēzus ir pasaules pestītājs, ļoti skaisti skan, un tā ir brīnišķīga vēsts. Bet ja šis pasaules pestītājs, kuru tu godā kā pasaules pestītāju, nav tavs personīgais pestītājs, tas, kurš ir tevi izglābis, ko tas tev dod? Tas būtu apmēram tāpat, ja mēs zinātu, ka ir kāds slavens ārsts, kurš ir ļoti gudrs visās lietās. Bet, ja šis ārsts nebūtu tavs ārsts,
tavā slimībā, ko tas tev dod, ja tu zini, ka viņš tur ir kādu citu dziedinājis. Tev personīgi ir vajadzīgs, ka viņš tevi dziedina, ka viņš tevi izglāba. Tas ir arī par Jēzu. Tāpēc Jēzus jautā, ko tev es nozīmēju? Ko es tev nozīmēju, tev nākot uz dievkalpojumu? Ko es tev nozīmēju, tev, kas esi kristīts? Ko es tev nozīmēju, tev, kas vēl tikai gatavojies kristībām? Vai tāpat, ko es tev nozīmēju? Jo no tā ir atkarīga visa mūžība, un no tā ir atkarīga tavas attiecības ar Dievu. No tā ir atkarīgs, vai tu Dievu redzēsi vai neredzēsi. Vai no tā ir atkarīgs tas, vai mūžība tev ir kopā ar Dievu, vai mūžība ir pilnīgi bez un, ko mēs sakām, ellē. Tas ir jautājums, kas ir pēc būtības svarīgs. Un tāpēc jautājums arī, ja Luteram to jautāja, ko tev nozīmē Kristus, viņš teiktu, ka Kristus man nozīmē jau šo logosu, jeb šo vārdu, kas jau ir no mūžības. Un šis vārds ir pirmkārt jau atnācis pie manis caur pasludinājumu rakstos. Vecajā derībā, ko pravieši sludina, ja? Tad pravieši jau runā par Mesiju, runā par to, kas nāks, Dieva sūtīts, un kas būs par pestīšanu, kas būs par glābšanu, kas būs par grēku piedošanu. Tad jau tad. Un viņš runā par rakstiem kā par šo vārdu, kurā mēs atrodam Kristu. Un viens no Lutera izteicieniem ir tāds, ka viņš saka par svētajiem rakstiem, par Bībeli. Viņš kādā no vietām salīdzina Bībeli kā silīti. Kā silīti, kurā ir guldīts Jēzus bērniņš. Un viņš tad saka tā, izņemiet ārā no Bībeles Jēzu, un ko jūs tur atradīsiet vēl? Jūs tur vēl atradīsiet tikai sienu un kokus. Respektīvi, silas dēļus un salmus, ar ko ir piepildīta šī koka kaste. Kristus ir pamats visai Bībelei, un tas ir tas, ko jau pie pašā sākumā mēs redzam, tiek pasludināts, ka gaidiet glābēju, gaidiet Mesiju. Un šī gadījumā tas ir ļoti svarīgi, ko arī Luters uzsver. Tikai Bībele ir šis Dieva vārds, kurā mums atklājās Kristus, kurā mēs varam iepazīt Kristu, kurā mēs varam iepazīt Dievu. Tālāk, ko Luters vēl saka, vienīgi Kristus nopelns ir kā žēlastība grēciniekam. Tātad mums jāsaprot atkal tas fons, vēsturiskais fons, kurā Luters to saka. Luters pats bija priekšzīmīgs mūks. Viņš izpildīja visas regulas, visas noteikumus, ko vien mūkam bija jādara. Viņš bija ļoti priekšzīmīgs mūks, ļoti dedzīgs mūks, ļoti patiess mūks. Viņš dzīvoja klosterī, lūdzās daudz, strādāja smagi un grēksūdzēm gāja, cik bieži vien varēja. Un šī gadījumā varētu teikt tā, ka viņš ļoti cīnījās par to, lai viņš būtu labs kristietis. Viņš gribēja būt labs kristietis, un kurš no mums tādu negribētu būt. Bet tas, ko viņš nekad nevarēja atrast, viņš nevarēja atrast žēlsirdīgo Dievu. Jo vairāk viņš sevi izmeklēja, Luters jo vairāk sevi izmeklēja, jo vairāk viņš ieraudzīja to, ka man ir ļoti tālu vēl līdz Kristum. Ļoti tālu. Man ir ļoti tālu līdz pilnībai, ko Dievs no manis sagaida, līdz svētumam, darbu svētumam, man ir ļoti tālu. Un šī gadījumā tas, ko darīja tajā laikā katoļu baznīcā jo īpaši, un arī mūsdienās, ja nekas daudz nav mainījies, ir mēģinājums akcentēt kaut kādus labus darbus vai svētceļojumus vai kaut kādas tādas izdarības no cilvēkiem, kā veidu, kā izpelnīties mūžīgo dzīvību.
Un ja tu kaut kā nebūsi to paspējis, ja tu nebūsi pietiekoši labs bijis, tad tev vēl ir kaut kāds laiks purgatorijā, ja šķīstītavā jāpavada, un tad tu varēsi tikt tikai pie Dieva. Šī gadījumā ir tā, ka Luters nākot pie atziņas, sākot Bībeli studēt, viņš nāca pie atziņas un teica, bet paga, kas tad te ir rakstīts? Te ir rakstīts, ka no ticības taisnais dzīvos. Ne jau taisnais pēc darbiem, bet pēc tā, ko Kristus viņam ir uzdāvinājis, ka tas svētums, ko Kristus viņam ir uzģērbis, tas ir tas, no kā cilvēks dzīvos. Dievu priekšā pastāvēs. Ne jau mani darbi ir vajadzīgi priekš līdzcilvēkiem, bet nekādā ziņā ne priekš Dieva žēlstības izpildīšanās. Un tas bija tas, ko Bībeli studējot, Mārtiņš Luters nāca pie šīs atziņas, tikai Kristus jau tur ir. Tikai viņš, tikai viņa dēļ, viņa žēlstības dēļ. Un tas bija reformācijas tas stūra akmens. Bībele, kas nes šo atklāsmi par Dieva žēlstību Kristu. Un pēc tam ir vēl trešais, ko Luters saka, ticība. Tikai ticība ir tās rokas, caur kurām es saņemu šo lielo Dievu dāvanu. Jo kā tas būtu? Ja kāds man dod dāvanu, bet es šitā stāvētu, nebūtu savas rokas pretī pastieps, tā dāvana varbūt vai nokrist zemē, vai vienkārši netikt saņemta. Tas būtu žests, ka es saprotu, Dievs, ka tu man mīli, bet es jau pats gribētu nopelnīt kādu ar kādiem darbiem to. Es negribu viņu saņemt kā dāvanu. Ticība šī gadījumā ir tas, ka mēs sakām, te es esmu, te ir manas rokas, ko es paļāvībā uz tevi pastiepju. Es kā bērns stiepjos pretī šai dāvanai, un Dievs to dāvanu man ieliek. Es saņemu šo Kristus pelnīto nopelnu kā dāvanu caur ticību. Un tāpēc ir svarīgi, ka no ticības taisnais dzīvos. Tad šī ticība ir ļoti svarīga, ka mēs tādi varam būt. Un tāpēc ir ļoti svarīgs tas, par ko šodien mēs arī svinām ticības atjaunošanas dienu. Šī ticība ir jāatjauno. Šī ticība atkal no jauna ir jānodefinē, kam es ticu. Kas ir mans kungs, kas ir mans glābējs, kas ir mans pestītājs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo ticība ir kanāls. Ja tas kanāls ir nepareizs, es šo dāvanu nesaņemu. Tāpēc arī ir svarīgi mums pareizi iegūt mācību. Ja mēs saskarsimies ar maldu mācībām, tas mums var draudēt, ka šis kanāls, ja šīs rokas mums tiek nocirsts, un mēs vairs nevaram saņemt Kristu, mēs vairs nevaram būt pestīti. Tāpēc ļoti jāuzmanās no dažādām sektām un dažādām maldas mācībām, kas mūs ved aplamos ceļos. Lūk, tālāk, ko mēs lasām. Sīmanis Pēteris, viens no, viņš bija vispār tāds aktīvais māceklis. Viņš tā vienmēr bija tāds dedzīgs. Ja tad bija dedzīgs, un ja viņš teica, kungs aizej no manis, es esmu grēcinieks, tā viņš to teica, kristams pie zemes, un teica, ej prom, es neesmu cienīgs, ka tu man uzrunā. Šī gadījumā viņš atkal ir tas, kurš saka, tu esi Kristus. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Respektīvi, viņš pasaka to, ka tu esi tas gaidāmais Mesija. Tu esi tas, ko Dievs ir sūtījis. Tu esi Dievs sūtītais. Tu esi Dievs sūtītais, lai mani izglābtu. Un šī apliecība, tu esi Kristus, tiek izteikta gan Jēzum, gan arī pārējiem mācekļiem dzirdot. Un šī gadījumā mēs arī, ja mēs domājam par šo apliecības momentu, mums arī pašiem ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, ko mēs apliecinām. Ja mēs tā paanalizētu šodienas dievkalpojumu, kaut vai ko mēs darām dievkalpojumā, tā ir apliecināšana. Apliecināšana jau ir tā, ka tu vispār atnāci uz šejieni. Tas tiem cilvēkiem, kas palika mājās vai palika nesaprašanā, ko tu tur meklē, kas tev tur ir pazudis, tas viņiem ir apliecinājums, ka man tas ir ļoti svarīgi. Es bez tā dzīvot nevaru. Jo man, ja es
neesmu kopā ar Kristu, man grēki mani spiež nost, un arī es pats galu galā pazaudēju savu šo pamatu zem kājām savai dzīvei. Tālāk arī mēs domājot vēl par dievkalpojumu, mēs varam teikt arī, ko mēs šodien apliecinājām kopā lūgdami grēknožēlas lūgšanā. Mēs apliecinājām dievkalpojumā to, ka es pienesu Tev godu, Dievs. Es neesmu šeit atnācis, lai sistu pie krūtīm un sacītu, lūk, es esmu tevis pareizākais, vai es esmu vislabākais. Redz, kāds es esmu nācis un papriecājies par mani, bet mēs sakām, es nabaga grēcinieks. Tev sūdz savus daudzkārtīgos grēkus un pārkāpumus. Mēs saucam sevi par grēcinieku. Tādā veidā pasakot, Dievs, tu esi taisnīgs. Tavā priekšā es nevaru pastāvēt. Un tālāk mēs sakām vēl vienu ticības apliecinājumu. Mēs sakām, bet tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, esi man grēcinieks. Tad mēs vēlreiz apliecinām to, ka man ir vienīgais, pie kā es varu ķerties, vienīgais glābējs ir tikai Jēzus. Es tikai Jēzus dēļ apliecinu, ka es pie tevis varu vērsties un saņemt šo piedošanu. Un tā ir ticības apliecība. To mēs izdarām grēksūdzē. Liekas, ka grēksūdze, kas tur par ticības apliecību, bet grēksūdze ir visnotaļ visdziļākā paļāvība un ticības apliecināšana. Vai atkal tiešām apstākļu ticības apliecībā, kur mēs sakām, es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, tālāk mēs sakām, es ticu uz Jēzu Kristu, Dievu iepazinušo dēlu, mūsu kungu, tālāk mēs sakām, es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu. Atkal tā ticības apliecība. Mēs to apliecinām kopīgi. Mēs apliecinām un pasakām, mēs esam viens. Tas cilvēks, ar ko tu kopā apliecini ticību, viņš ir ar tevi viens. Kopā, viens veselums. Jo kā tu, tā viņš, tā arī vēl viņš un viņš un viņš un viņa un viņa un viņa stāvam uz viena pamata. Mums ir tas, ko mēs kopā apliecinām. Tas ļoti svarīgi. Bet mēs nedzīvojam tikai baznīcā un dievkalpojumā. Mēs dzīvojam arī, un vairākus tas tomēr ir, ka mēs 6 dienas dzīvojam citur. Tikai mazu brītiņu esam kopā baznīcā, vai tikai mazu brītiņu esam kopā Bībeles stundā. Un tad ir atkal šis jautājums, vai tu tāpat arī skaidri un pārliecību apliecini tur, savā ikdienā, to, ka tu esi kristīgs cilvēks. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, dēļ tā, ka kā tu rīkojies kārdinājuma brīdī? Vai tu kārdinājuma brīdī saki tā, nu jā, Dievs jau varbūt neredzēs šito lietiņu. Varbūt Dievs tā kā, kaut kā pievērs acis uz šito lietiņu. Vai es tomēr saku, nē, lai kā varbūt es gribētu, kā es justos kārdināts, to dabūt vai paņemt, tomēr es esmu kristīgs cilvēks un es Dievam vairāk klausu nekā pat savā iekārē. Ja? Tā ir cīņa, bet tā ir realitāte. Tāpatās arī kāds izaicinājums, kur cilvēks mums jautā, ko tad tu tur meklē tajā baznīcā? Vai tad tikai tu tur ej kaut kā izrādīties vai kā? Un ko tu esi labāks, ejot uz baznīcu nekā es, kurš neeja? Tad šajā gadījumā atkal tas jautājums, ko es atbildu. Viens puses var pateikt rupji, kāda tev daļa? Es tev neprasu, tu man neprasi. Tas būs slikta liecība, jo tas parādīs to, ka es vienkārši esmu rupšs tēviņš. Bet, ja es saku, es bez tā dzīvot nevaru, ja man nav piedošana, tad es esmu grēcinieks. Tāds pats kā tu. Un tā kā man ir vajadzīga piedošana, arī tev vajadzīga. Tikai es tiešām tev novēlētu, kaut tu to varētu tiešām piedzīvot un no sirds redzēt, cik tā ir tomēr priecīga dzīve. Ja? Ka mēs varam liecināt par to, ko tas man dod. Ja? Un kāpēc man ir tas tik svarīgi? Ka mēs par to varam runāt, ka mēs par to varam liecināt. Tāpatās arī internetā. Es teiktu tā, tas ir vesels brīnišķīgs lauks, kurā mēs varētu gan diskusijā, gan dažādos fórumos vai blogos, vai kur tagad tik daudz iespējas, mēs varētu tik daudz runāt.
tik daudz arī iesākt kādas tēmas, un tur tad arī apliecināt nevis kaut kā samākslot un frāžaini, bet tā no sevis, no dzīves, no savas pieredzes, no savas ticības. Kas ir kas? Kāpēc man ir Kristus svarīgs? Un tā tālāk. Un tāpat arī dāvanās. Kad es, piemēram, eju pie kādas uz dzimšanu dienu vai uz saules maizi, ko es dāvinu? Man ir iespēja uzdāvināt kaut kādu nederīgu palagu. Labi, derīgs viņš ir, bet palagu arī pats cilvēks var nopirkt. Bet, piemēram, man ir iespēja uzdāvināt viņam skaistu kaut vai, nezinu, teiksim, Bībeli tas būtu tā ļoti tā tieši un pa galvu, bet es varu uzdāvināt viņam sedziņu, kurā ir kāds varbūt rakstu vieta vai kaut kas tāds, jo tas nozīmē to, ka es dāvinu to, kas man pašam svarīgs. Kas man ir svarīgs, un es redzu arī to, ka tas citā varētu būt noderīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī domāt, teiksim, tā, kad Ziemassvētku laiks tuvojās, ko es varētu uzdāvināt savam tuvākajam tādu, kas viņam varētu nākt par svētību. Ne tikai materiālā ziņā, bet arī tā. Vai varbūt es varu uzdāvināt viņam lūkšanu grāmatu, varbūt viņš daudz neko pa baznīcu negrib zināt, bet lūgt viņš šeit tad gribētu. Viņš varbūt nemāk kā to darīt, te bija grāmata. Vai atkal es varētu viņam uzdāvināt atkal kādu, es nezinu, piemēram, tagad iznāk atkal svētdienas rīta avīze. Tad šis kristīga avīze katras 2 nedēļas laikam iznāk. Un es varu uzdāvināt abonementu. Es esmu, piemēram, plānojis saviem tuviniekiem, es zinu, ka tas tiek ierakstīts, bet es esmu plānojis uzdāvināt abonementu avīzei. Bet tas ir tas, ka es domāju par to, kā lai varētu palīdzēt cilvēkam augt, kā garīgi varētu augt. Tāpat arī par krustbērniem, ja domājam, ko es viņam varētu uzdāvināt tādu, kas viņam atgādina par viņa pamatu, kas atgādina par Kristu. Ja? Ļoti, ļoti svarīgi tie jautājumi. Un tā tālāk. Tur varētu daudz ko runāt. Bet tas nāk no tā, ka es gribu apliecināt. Es vēlos nevis apliecināties pats, ka lūk, es esmu baigi pareizais kristietis, bet es vēlos apliecināt Kristu kā vienīgo pamatu, uz kur mēs varam stāvēt droši. Ja mēs tālāk skatāmies, no kurienes tad nāk šī apliecinājums un apliecība, tad tā nāk no Dieva atklāsmes. Mēs arī, piemēram, ticības apliecība dievkalpojumā, mēs kad apliecinām? Pēc tam, kad ir dzirdēts Dieva vārds, tad lasījums no Bībeles, vai ne? Un tāpēc, piemēram, ticības apliecībai var būt vai tad pēc lasījumiem šī vieta, kurā viņi tiek apliecināti, vai arī pēc sprediķa, kad Dieva vārds ir uzklausīts. Un šī gadījumā tas ir, es teiktu, tāda likumsakarība, ka Dieva vārds, kā šī atklāsme, manī rada atbildi. Tas būtu apmēram tā, ka mana mīlestība pret kādu cilvēku šo cilvēku pārveido, un viņš ir spējīgāks vairāk mani mīlēt un cienīt. Tāpat arī Dievs. Viņa mīlestība, ko es no viņa saņemu un sajūtu un piedzīvoju, mani pārveido, un es vēl vairāk un ar lielāku prieku un mīlestību varu viņam atbildēt. Es varu viņu apliecināt kā savu mīļo tēvu vai kā savu glābēju. Tas nāk dabīgi no manis. Tas nav kaut kā jāizspiež. Tas nāk dabīgi, ja es saņemu Dieva vārdu. Un tāpēc ir jāsaņem Dieva vārds, jo mūsu ticība ir jāstiprina katru dienu, gan lasot rakstus, gan arī tāpat mēs katru dienu varam iesākt ar kādu tiešām meditāciju un pārdomām par to kādu rakstu vietu. Arī tās grāmatas, ko es esmu minējis kādreiz jau, kur Dieva vārds ir katrai dienai dots, kur mēs varam pārdomāt. Tas stiprina. Un tas radīs pilnīgi tādu dabīgu atbildi. Un man nebūs kaut kā jādomā, kā tad es tur tagad sabiedrībā teikšu, es esmu kristīgs. Ja tas tev nenāk kā atbildes reakcija uz Dieva atklāsmi, ka viņš jau tev ir uzrunājis un tu pilnīgi dabīgi izpaudies, tad tas ir kaut kā samākslot. Ja Dieva vārds priekš tevis pašam ir kaut kas augsts un tāds, varbūt pat nevajadzīgs, tad arī tā apliecināšana uz āru, viņa iznāk tāda augsta un neuzrunājoša. Tāpēc ļoti svarīgi, ka Dieva vārds mūs iededzina. Dieva vārds mūs iededzina, un tad mēs atbildām, mēs apliecinām Dievu un
Tas notiek gan dievkalpojumā, kur mēs varam stiprināties, gan arī mājās. Un interesanti, kas tiek tālāk teikts. Jēzus uz šo ticības apliecību, kas nāk no Pētera, šī gadījumā no Pētera mutes, viņš saka tā, ka uz šīs klints, uz šī pamata es gribu celt savu draudzi. Nevis uz Pēteri kā uz personību, bet uz šī Pētera ticības apliecības pamata. Gramatiski, ja skatās oriģināla valodā, tur nav runa par Pēteri, ir runa par šī Pētera ticības apliecību. Un šī gadījumā tas ir ļoti svarīgi, uz kā mēs balstām savu draudzi un draudzes dzīvi un pamatu. Ja tas ir Pēters kā personība, tad iznāk, ka pāvests ir tas, uz ko mēs ceļam baznīcu. Un to ceļu aizgāja Romas katoļu baznīca. Bet ja mēs sakām, ka ticība, kas ir šim bīskapam, ir tas, uz ko mēs ceļam savu, nevis savu, bet Dieva draudzi un savu ticību balstām, tad tas ir jau tas, ko mēs sakām par Kristu kalpām. Tur ir atšķirīgā lieta. Un šī gadījumā mēs varam tad tā arī teikt, ka Kristus ir šī klints, uz kā svētais gars jau vasaras svētkos jau dibina. Šī ticība ir tā, kas nāk roku rokā ar draudzes dibināšanu. Un mēs varam teikt par to, ka mums ir jāatjauno šis pamats atkal un atkal. Mēs nevaram savu mūžību nevienu cilvēku rokās uzticēt. Iedomājieties, kas notiktu, ja piemēram, izrādītos taisnība, ka mana mūžība ir atkarīga no pāvesta. Tad mēs visi būtu ellē. Jo viņš ir tāds pats maldīgs cilvēks, kas vienā brīdī ir tā teicis un citā brīdī tā, ja paskatās vēsturē, tad mēs būtu pagalam. Un tāpēc nekad ticība nevar balstīties uz cilvēku. Tāpat kā jūs nekad nevarat balstīties uz manu, kā uģa ticību. Jūsu ticība var balstīties tikai uz vārdu, ko es jums pasludinu, uz Dievu vārdu, ko jūs dzirdat, un uz tā tad būvējiet savu ticības pārliecību. Jo ir tas teiciens, man patīk, Dievam nav mazbērni, Dievam ir tikai bērni. Tas nozīmē to, ka nav tā, ka es tagad būšu Dieva bērns, un tad jūs kļūsiet par maniem, tā kā garīgajiem bērniem, tādā nozīmē, un jūs būsiet automātiski Dieva mazbērni. Nē, jūs varat būt tikai Dieva bērni. Bet šī gadījumā Dievs ir nolicis mani kā šo vārdu pasludinātāju. Tāpat arī jūs varat būt kādam par svētību, lai šo vārdu aiznest, un caur to šis cilvēks kļūt par Dieva bērnu. Un šī gadījumā tā labā lieta ir tajā, ka tik tiešām mēs varam atkal un atkal nostiprināties, nodiesties pie tā, ka tikai Kristus ir mans pamats. Un tur mēs varam stāvēt un nesabrukt, tāpēc, ka tur ir apsolījums. Es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Tad ir apsolījums, ka elles vārti neuzvarēs kristīgo baznīcu, jeb šo ticību, kas ir uz Kristu balstīta. Un tālāk jau Kristus pats tālāk saka par šo pilnvaru. Viņš saka, un es tev došu debesu valstības atslēgas. Kas ir šīs debesu valstības atslēgas? Tā ir šī lielā svarīgā lieta, ka mēs drīkstam uzstāties Dieva vārdā. Es, piemēram, šodien šeit varu stāvēt tikai tāpēc, ka Dieva vārds man dod tādu privilēģiju. Jo, ja Dieva vārds man nedotu šādu privilēģiju sludināt, es nedrīkstētu mācīt citus. Vispār mēs nedrīkstētu nevienu cilvēku pamācīt, ja tas nebalstās skaidrā Dieva vārdā, ka Dievs mūs pamāca caur šo rakstu vietu. Mēs nedrīkstētu nevienam norādīt, kurš ir pareizais ceļš, ja Dieva vārds to nebūtu pateicis. Jo mēs paši varam maldīties.
Jo tas varētu būt mans subjektīvs viedoklis par to, kurš ir pareizāks ceļš, ja vien to Dieva vārds pats nebūtu skaidri pateicis. Tāpēc svarīgi ir tas, ka tad, kad mēs arī paužam savu, sludināšanu vai sarunās esam, ka mēs nevis sakām, man šķiet, vai es tā domāju, vai es tā esmu kaut kā sapratis, bet es tā lasu Dieva vārdā, tā Dievs saka, tā tur ir. Un tāpēc arī, kāpēc es šodien esmu apzināti arī uzvilcis melno talāru? Melnais talārs ir šī zīme, kas ir kā pārklājs. Melnais talārs nozīmē to, ka šī persona, kas šeit sludina, viņa kā persona ir noklāta. Te nerunā uģis. Tādā nozīmē, ka tagad kāds atnāca gudrinieks un tagad sāk stāstīt kaut ko no sevis. Te ir tā būtība, ka šī persona uģis ir apklāts, bet tas, kas izceļās, ir tikai šīs divas baltās ļipiņas, ko sauc par befhenu. Un tur ir tā simboliskā nozīme, ka tas ir Dieva vārds. Viens ir evaņģēlijs un otrs ir bauslība. Abām šīm Dieva vārdu pusēm ir jābūt pie pasludinājuma, bet viņas nekad nedrīkst būt sajauktas kā viens vesels. Viņas ir atšķirīgi stāvoši. Viņi viena no stāv un viena no atsevišķi. Bet Dieva vārdu kalps drīkst tikai Dieva vārdu sludināt un saistībā ar Dieva vārdu arī mācīt kādu. Ja? Tālāk skatoties, mēs varam arī teikt to pašu par to, ka draudzei dot privilēģija kristīt, jeb Dieva vārdā, trīsvienīgā Dieva vārdā, kādu cilvēku savienot ar Dievu pašu. Tas ir ļoti, es teiktu, tā būtu ļoti liela augstprātība, ja kāds varētu kaut ko iedomāties, ka ja es esmu tagad savienojis, tad tagad ir cilvēks ir Dieva bērns kļuvis. Ar kādām privilēģijām es varētu tā rīkoties, ja Dievs man nebūtu devis tādas privilēģijas. Bet tā ir tā lielā lieta un žēlstība, ka Dievs mums ir devis. Dievs savai kristīgai draudzei ir devis izdalīt Dieva dāvanas, Dieva mīlestību, Dieva žēlstību. Tāpat tās ir par grēku piedošanu. Tas būtu augstprātīgi, es domāju, kā cilvēks, ka es tagad esmu labāks par to otru, un tāpēc es varu pienākt viņam un tagad uzlikt roku un teikt, tev grēki ir piedot, es tev viņus atlaižu. Tā būtu augstprātība, ja es to darītu kā cilvēks. Bet tā kā Dievs ir iedibinājis, ka viņš dod šo pilnvaru ne jau personai kā cilvēkam, bet savai baznīcai, kas balstās uz Dieva vārdu un uz šo ticību Kristu, tāpēc es to drīkstu darīt Dieva uzdevumā un Dieva pilnvarā. Un tas pats arī par svēto vakarēdienu. Tieši tas pats, ka caur to, ka Dievs ir deleģējis un devis šo pilnvaru, tas notiek. Kristus ir šeit klātesošs. Un tāpēc domājot par to visu, varētu teikt tā, ka mūsu misija, ja mēs domājam par mūsu aicinājumu, un mūsu aicinājums dzīvē ir nostabilizēties pašiem, atkal šo pamatu. Un šī gadījumā ir tā, ka mēs varam teikt, ka katra diena mums ir kā šī atgriešanās atpakaļ uz pamata, kas ir likts, kas ir Kristus. Un pēc tam arī mūsu aicinājums darboties atbilstoši savām spējām, iespējām un aicinājumiem, lai šīs Dieva darbs un Dieva žēlstība iet plašumā, lai arī citi var iepazīt Kristu. Ja Luters būtu tikai pats palicis ar savu atklāsmi un teikt, es tagad zinu, es tagad esmu glābts, man ir miers ar Dievu, un viņš nebūtu rakstījis nevienu zilbīti tālāk, viņš nebūtu sludinājis tālāk, būtu ļoti žēl. Ļoti liels zaudējums būtu. Bet viņš ir sarakstījis, es vakar vēl lasīju grāmatu, ko es arī esmu ieteicis, kā ir grāmata Vieta, kur stāvēt. Vieta, kur stāvēt, kas ir brīnišķīga grāmata. Šeit es lasīju par to, par Luteru, ko viņam nozīmē Dieva vārds un kā viņš šo Dieva vārdu izplatīja. Un viņš tajos laikos ar spalvu rakstot bija sarakstījis 75,000 lapušu, kas tagad iespiestā variantā, drukas veidā,
75,000 lapušu drukātā veidā. Ja kas ir kādreiz no rokraksta pārrakstījis drukātā veidā, apmēram vienā drukātā lapā iet 3 rokraksta lapas. Tas ir kaut kas neaprakstāms. Es vienkārši, es teiktu tā, es pārāk maz rakstu vai pārāk maz sludinu. Man gribētos vairāk to darīt. Un tas ir tas, ka iedomājieties, kādu mantojumu viņš ir atnesis un kāpēc mēs varam tagad teikt, tas ir liela svētība, ka mēs neesam to paglabājuši tikai sev, ka mums tagad ir miers ar Dievu, bet mēs to esam dalījuši tālāk. Tā ir milzīga svētība un milzīgas laba sēkla, kas nes labus augus. Visu apkopojot. Jautājums ir par to, kas tev ir Jēzus un vai Jēzus tev ir tas, ko tu apliecini par savu glābēju un tiešām dzīves pamatu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Ko tev nozīmē Jēzus? Nevis ko Jēzus, nevis kas ir rakstīts vai ko citi runā par viņu, bet tev. Vai tev viņš ir glābējs? Tas ir svarīgi. Otrs, katru dienu ir jānotiek ticības atjaunošanai, un katru dienu mēs atgriežamies atpakaļ pie Jēzus. Katru dienu mēs atjaunojam atkal un apliecinām, ka Dievs uz tevis paļaujos caur Jēzu Kristu. Tas ir katru dienu. Katru dienu mēs sakām, es pateicos, ka es esmu glābts Kristu tevi. Katru dienu es skatos, ko es varu izdarīt, lai kādam citam iepazīstinātu ar šo drošo pamatu ar Jēzu. Un uz šī Jēzus ticības pamata mēs kā draudze arī varam pastāvēt. Un, lai kas nākt pāri šo draudzi arī Īrijā, tikai neatstājiet Kristu. Tas ir tas, kāpēc mums pastāvēt. Jo ir tā, ka cilvēki var būt dažādi, mācītāji var būt dažādi, kustības draudzēji kādreiz var būt dažādas, bet tikai tu neatstāji Kristu. Amen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu mūsu prātu saprašanu, svētī un pasargā mūsu sirds un domas Jēzu Kristu.